Mortal Kombat 1 ir sasodīta laba un brutāla kaušanās spēle. Kamēr Invasion un online režīmi ir aizraujoši, tikmēr storija rada žāvas, jo tā, izņemot vizuāli skaistās īsfilmiņas, aprebužojas ar garlaicīgu procesu. Man kaut cik patika skatīties īsfilmiņas, jo tēli izskatās ļoti realistiski un seņu animācijas cienījami atveidotas. Dažreiz pārspīlēti un neveikli, bet kopumā solīdi. Bet vēstījums nav diezko aizraujošs. Brīžiem naratīvs noķēra uzmanību, bet lielākoties man bija vienalga, kas notiek. Man tikai rūpēja viens varonis, kas zaudēja redzi. Diemžēl ar gameplay ir vēl sliktāk. Šis ir stāsta režīms un gaidīja ko vairāk. Katra kaušanās ir tīrākā klasiskā 1-pret-1 režīma kopija. Visi pretinieki cīnās vienādā ritmā, pat tie, kurus rādīja varenus un spēcīgus. Tikai atšķiras stils, bet es nesajūtu nereizi, ka cīņas kļūst savādākas, grūtākas, izaicinošākas. Pat uzslēdzu uz hard grūtības pakāpes, lai būtu interesantāk. Uz brīdi bija, jo vajadzēja vairāk iesprint, bet vēlāk tā pati problēma. Cīņas ritms visiem pretiniekiem ir vienādi. Man sāka apnikt. Atslēdz atpakaļ uz normālu, lai ātrāk stāstu izietu. Ja godīgi, es nožēloju, ka tā atveltīja savu laiku. Stāsta process ir pavirši pasniegts. But the tournament, if I lose... Focus on your actions, not the outcome. It is all you can control. Turpretī Invasion apgriež stāstu režīmu ar kājām gaisā. Tas ir krietni patīkamāks. Tajā jāpārvietojas pa nelielu telpu, kurā var uziet lādes, dažādas spējas, dabūt jaunus kostīmus, cīnīties ar pretiniekiem, kuriem ir bruņas un kuri arī kļūst grūtāki. Cīņas laikā pa gaisu kaut kas var lidot un ietekmēt manu varoni, vai nu noņems dzīvības, vai palēninās kustības, kas kaujas padara asākas. Brīžiem man būs jālēkā un jāizvairās no objektiem un tā tālāk. Invasion procesā, atšķirībā no stāsta, ir ieguldīta dziļāka doma, un man tas patīk. Taču vislielāko aizrautību un adrenalīnu, ka pat padus svīst, dod online režīms. Tajā es spēlēju ranked matču un cīnījos pret spēlētājiem visā pasaulē. Tur Mortal Kombat 1 mirdz spožāk, jo kauties pret īstiem spēlētājiem ir vēl jautrāk nekā pret datoru vadīt cīkstoni. Aši atskārta, ka cīņas panākuma atslēga ir pārzināt otru spēlētāju stilu un pielāgoties tai. Tiklīdz atkodu, kā viņš spēlē, varu pārsteigt viņu ar negaidītiem sitieniem, kombinācijām vai paņēmieniem. Visu laiku jāsako līdzi, ko dara otrs spēlētājs un kāds ir viņa paradums, jo tiklīdz viņš maina stilu un pamana manī nepilnības, man ātri tas jāsaprot un jāmaina kaušanās tehnika. Tas ir vienreizēji un var iet pamatīgā azartā. I've done my duty. Quitality. Kenshi wins. Man saista spēles vizuālā puse. Cīkstoņi ir attainoti ļoti rūpīgi un detalizēti, kā abrīnoja, kā izskatās vīrieši un sievietes. Neticam skaisti. Tāpat vietas, kurās notiek cīņas, ir skaistas. Piemēram, mājā, kur ir baseins un aiz loga paveras ievērojams skats, kalni, ūdens, ēkas, saulstari. Tu visu var sīk un detalizēti saskatīt. Tādēļ lokācijas spēlē ir pedantiski izstrādātas. Abrīnoju arī Fatality, kur cīņu beigās, ja esmu pieveicis pretinieku, varu to brutāli iznīcināt. Man ļoti iepatikās aklais cilvēks Kenshi. Es ar viņu veicu Fatality un savu pretinieku ar zobenu pāršķēlu uz pusēm. Asins visur, orgāni pa zemi. Tas process izskatās šaušalīgi, bet baudāmi. Skatīt, kā spēlētāji dara Fatality un kā izkropļot cilvēku ķermeņus, ir jauki. Mēdz būt gadījumi, kā aiz redzētās saviebju seju grimasē. Par laimi, video spēle nevienu reizi neuzķērās. Neviens gļuks man atmiņā nav palicis, viss strādā kā pieklājs. Tik retos gadījumos, kad spēlēju pret kādu spēlētāju internetā, var trāpīties kaut kādas aizskavas, proti, kad lecu vai situ, tas notiek vēlāk, vai arī mūsu cīkstoņi var uz mirkli raustīties. Es Mortal Kombat 1 pavadīju labu laiku. Tā ir kaušanās spēle, ko var ieteikt citiem.
Es vēl atgriezīšos, lai pabeigtu Invasion, turpinātu online, lai audzētu savu ranku un uzvarētu labākos. Šī ir lieliska spēle vakariem, kad vēlies adrenalīnu devu. Taču stāsta režīms ir liels mīnus, kurā negribu atgriezties un arī neatgriezīšos. Finish him! Fatality. Liu Kang.